Sveicināti! Mēs esam Mēd Liepāja 2023. Festivālā, kas ir par un ap sportu, par un ap jauniešiem. Festivāls šogad notiek jau 9. gadu pēc kārtas, tikai šis ir 2. gads, kad šajā festivālā ir iekļauta jauniešu sadaļa. Šajā sadaļā ir dažādi veidi aktivitātes. Mums ir Open Stage, kas strādā 28. augustā, tas ir šodien 4 līdz 8, kur jaunieši var doties uz skatuves un rādīt dažādus talantus, dziedāt, repot, stāstīt jokus, kaut vai mētāt kūleni. Un vēl viena no šīm jauniešu sadaļas aktivitātēm ir podkāsts, diskusija, saruna, sauc kā vēlies. Mans vārds ir Oskars Lācis, un es esmu no U+, un ar mani kopā šodien ir Niks Kačuks. Niks ir personības attīstības mentors, Liepājās reģionālās slimnīcas un ieslodzījuma vietas pārvaldes psihoemocionālās un garīgās veselības atbalsta persona, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes veselības aprūpes students. Sevi viņš raksturo kā gana tieši cilvēku, kuram nepatīk liekulība. Patīk mest sevi ārā no komforta zonas, viņš ir draudzīgs, patīk neplānoti piedzīvojumi. Ja laiks tiek pavadīts ar viņa tuvajiem, tad tam nav nozīme kā, bet galvenais, ka kopā. Sveiks, Nik! Čau! Tātad pēc tava raksturojuma izklausās, ka tu ļoti atbilsti šai podkāsta tēmai, kas ir draudzība. Redzu, ka tu esi draudzīgs, patīk neplānoti piedzīvojumi. Arī es esmu draudzīgs, tā kā es ceru, ka mēs varēsim pēc šī podkāsta arī būt draugi, un arī man patīk neparedzēt piedzīvojumi. Vai šis ir tavs pirmais podkāsts? Pirmais noteikti nē. Tad tev jau ir lielāka pieredze kā man, jo šis ir mans pirmais podkāsts. Tātad, es domāju, ka mēs varam skarties klāt tēmai par draudzību. Oficiālais nosaukums ir, ko nozīmē būt draugam. Tātad, pirmais jautājums tev pašam. Es domāju, netaisīsim šo intervijas veidā. Ir vienkārši pāris pieturpunktu jautājumu, kurus uzdosim viens otram, atbildēsim, skatīsimies, kā ievirzās saruna. Bet pirmais, par ko mēs varētu parunāt, ir par to, ko vispār dzīvē nozīmē draudzība. Kas tev ir draudzība? Priekš manis, ko nozīmē vārds draudzība? Jā, ko priekš tevis nozīmē vārds draudzība? Šis bija viens no jautājumiem, ko es biju dzirdējis, vai ne? Kad daudziem bija tādas dažādas atbildes par to, kas ir draudzība. Un, tas, ko es pēdējā laikā bieži vien sadzirdēju no apkārtējiem un tuvajiem cilvēkiem, kad katram draudzība nozīmē kaut ko pavisam citādāku. Un, tad es kādā dzīves brīdī pašam nācās apdomāties, apsēsties un saprast un nodefinēt priekš manis, ko nozīmē draudzība. Un, es sapratu to, ka tas nav vienkārši par draugiem, kuri mācās skolā. Tā arī ir sava veida draudzība, bet priekš manis draugs, lai es varu nosaukt kādu par draugu, tas nebūs kāds, klases biedrs vai kā citādi. Vārdu draugu es izmantoju noteikti tādā īpašākā brīdī, kad tiešām kas ir draugs, nevis kas ir paziņa, jo man ir liela atšķirība starp to, kas ir paziņa un kas ir draugs. Un man ir bijuši tādi dažādi, nezinu vai vienmēr priecīgi, bet arī gan priecīgi, gan bēdīgi atgadījumi par draudzību, jo ir kādos dzīves brīžos sanācis pazaudēt kādu draugu, dēļ kaut kādām savām izvēlēm vai vērtību maiņām vai kā citādi. Un, tad apkopojot to, ko priekš manis nozīmē draudzība, tas ir kaut kas pavisam vairāk nekā vienkārši vārds draugs, jo bieži vien man liekas, ir tāds, ka tas ir draugs, bet tā varbūt līdz galam neapzinās to, ko nozīmē tas vārds. Un, manuprāt, draudzība ir atbildība, tā ir liela atbildība otru cilvēku priekšā par to, ka tās ir rūpes, tās ir atbalsts, tā ir atklātība par lietām. Arī varbūt brīžos, kad ir kādi brīži, kad nav viegli caur kādām situācijām saprast, kas tas ir. Un tad draudzība vienkārši ir atbildība, respekts, rūpes un pār visam mīlestība. Tad izklausās, ka šo vārdu draugs uztver, tādu varbūt ne ļoti nopietni, bet tev ir draugi un tev ir paziņas, ja? Pavisam noteikti, manuprāt, tas ir visiem. Un cik tad, piemēram, tu teiksi, cik tev ir tādi tuvi draugi, tuvākie draugi? Tuvākie draugi. Arī noteikti kādu pēdējo mēnešu un gadu laikā ir mainījušies tuvākie draugi. Un es teiktu tā godīgi, divi ir tādi pavisam tuvi draugi, kurus es varu saukt arī par saviem brāļiem.
Jā. Ok, izklausās, ka mums jau pirmajās 5 minūtēs ir viedokļu atšķirības. Tā teikt, bet tas nav slikti. Piemēram, no manas pieredzes man vairāk ir, es nezinu, vai es īsti uzskatu cilvēks pa paziņām, viņi ir draugi, bet viņi ir tuvāki vai tālāki. Piemēram, pēc manas situācijas tā man ir ļoti viegli komunicēt ar cilvēkiem, pat tad, ja es viņus ļoti ilgstoši neredzu. Teiksim, man pat laikam tas vairāk patīk. Man ir daudz vieglāk cilvēku draugu satikt, teiksim, reizi 3, 4, 5 mēnešos, un pa to starpu vispār ar viņu nekontaktēties, un man nebūs nekādas problēmas. Tas nozīmē to, ka tu esi ar viņu satikties uz vietas, un principā mēs varam runāt tā, it kā mēs būtu runājuši katru dienu. Tā kā no vienas puses tas man šķiet interesanti, bet, jā, droši vien pēc tavas definīcijas arī droši vien varētu teikt, ka man ir kaut kādi 2 vai 3 tādi vistuvākie draugi. Bet, teiksim, tieši šie 2 draugi, kas tev ir, vai tie ir tādi draugi, ko tu esi ieguvis tā kā nesen, vai tie ir draugi, kas tev jau ir no bērnības, no bērndārza laikiem, skolas laikiem, vai kā? Jā, noteikti tie draugi ir no bērnības. Mēs esam gājuši bērndārzā kopā, mēs esam pamatskolu gājuši kopā, vidusskolu esam gājuši kopā. Un, jā, tie ir draugi, kas nav noteikti pēdējā laika iepazīti, bet draugi jau, kuru tādu labu dzīves daļu ir sanācis iet kopā dzīvi, jā. Ok, un vai tev ir arī, piemēram, no bērndārza laikiem joprojām kaut kāda, tu esi Liepainieks vietējais, ja? Nē, esmu Liepainieks, esmu nedaudz tālāk no Liepājas, Priekule, tie ir tas tāds ciematiņš, jā. Skaidrs, un tas sanāk, ka tie tavi 2 tuvākie draugi, vai viņi šobrīd arī dzīvo Liepājā, vai viņi joprojām ir? Nē, viņi arī nedzīvo Liepājā. Kādā dzīves brīdī dzīvo Liepājā, viens no viņiem, bet šobrīd visi atgriežušies tā pamatā Priekulē atpakaļ, bet tagad sākās universitātes maiņa, un tad kāds pārceļās uz Rīgu, kāds paliek Liepājā, un kāds atstāja Latvijas robežas. Jā. Ok, un cik bieži jums sanāk tikties? Jā, tas, ko tu pirmīt minēji, man liekas, ka nav svarīgi jau to, cik tu bieži vai cik tu regulāri tagad tiecies ar viņiem. Un tādiem īstiem draugiem, manuprāt, tā saruna vērtība, saruna kvalitāte nebūtu jāietekmējās. Un tā, ja tu tiecies arī kaut kādā pēc mēneša, 2 vai varbūt pat ilgāk. Un ar vienu no viņiem es tikos vakar, un ar otru no viņiem esmu ticies, manuprāt, pirms kādu mēnešu. Bet noteikti nav tā, ka mēs piekam kaut kādu savu veidu regularitāti vai kā citādi. Vienkārši, kad mēs jūtam, ka mums ir laiks, kad mums ir brīvāks brīdis posms dzīvē, tad mēs sazināmies un veltam viens otram laiku. Jā. Un kas bija tas, kas jūs tā visciešāk noturēja kopā? Jūs teicat, ka tie draugi jau ir no bērndārza laika. Jā. Droši vien bija visādi izaicinājumi, tāpatās visādi ķīviņi pa vidam un pārvākšanās uz citu pilsētu, vai ir viegli saglabāt šo draudzību arī tagad? Zini kā, jā, laikam šobrīd jau ir tā, ka mēs esam izgājuši, man liekas, tik daudz visādām aizām un visādām bedrēm cauri, kad šobrīd liekas, nezinu īsti, kam būtu jānotiek, lai tā draudzība pavisam beigtos, un tā, kad es ticu un es redzu, ka kaut kādā, kad viņi turpināsies noteikti kādu laiku, varbūt kādā brīdī ar mazāk kontaktu, bet, jā, protams, bija visādi izaicinājumi. Tā, kad, man liekas, tas tāds nozīmīgākais bija tajā brīdī, kad mēs sākām mācīties ar Liepājā, ar 2, es ar vēl vienu draugu, mēs sākām mācīties Liepājā, un viens palika Priekulē, un tas radīja tādu savu veidu diskomfortu, jo mēs laik bijām pieraduši dzīvot vienā pilsētā, tikties, kad mēs gribam darīt, kad mēs gribam kaut kādas lietas kopā, un tad tas kaut kā bišķiņi izsit no tāda pamata varbūt, tādas rutīnas, kas bija, bet jā, manuprāt, laikam šobrīd ir tā, ka ir varbūt nedaudz vairāk problemātiskāk tieši sarunāt tikšanos, jo tas, jā, ko es minēju, kad es palieku Liepājā, viens pārvācās uz Rīgu, otrs pamet vispār Latvijas robežas, tāpēc šobrīd mums ir kaut kādā ziņā tāda savu veidu neziņa līdz galam, kā tā mūsu draudzība tālāk funkcionēs. Un tā, jā. Un šie 2 draugi, kas teica, ka tevi tuvākie draugi, vai viņi ir draugi arī savā starpā? Jā, protams. Visi trijotnē jūs pusējāt apkārt, jā? Tas sanāca tā, ka jūs abi ievācāties Liepājā, un tas trešais bija mazliet pamests, jā? Okay. Un šie 2 draugi tagad arī ir katrs savā pilsētā? Tagad jūs esat katrs pa savu galu izmētāti, vai ne? Pagaidām mēs esam līdz mācību gadu sākumam visi Priekulē, un tad pēc tam mēs pēc mācību gadu sākumā būsim katrs atsevišķā vietā. Runājot pirmīt par draugu skaitu, kad es prasīju, cik tev ir tie tuvākie draugi, vai tu
Tagad tālākais jautājums ir par tām paziņām. Vai tev ir svarīgs šis te paziņu un draugu skaits? Vai cik cilvēks tu pazīsti? Vai kādas ir tās tavas draudzības vērtības? Tu domā tādā ziņā, ka vai man ir svarīgi tie mani paziņas? Jā, nu, piemēram, vai tev ir svarīgs tas, ka, nezinu, piemēram, man ir tur 300 draugi vai man ir 400 draugi, vai tev svarīgāk tas, ka, nu, tev ir tie 2 sirds draugi un tuvākie draugi? Jā, es droši vien tie, kas man vairāk zina, pazīst, kad es vienmēr esmu bijis par to, ka labāk man ir maz draugi, bet īsti draugi, nekā, ka man ir daudz draugu un fake draugi, nu tā, jo, man liekas, jā, nu, tu viņus var saukt par draugiem, bet kādā tādā nopietnākā un kādā dzīves situācijā vai tas, ko viņš saka, iet kopā ar viņu darbiem. Nu tā, un, tāpēc man ir svarīgāk, kad man ir mazāk draugi nekā daudz. Un, kādos brīžos tas ir vajadzīgs, tad viņi vienkārši fiziski nav blakus. Protams, labāk, lai mazāk draugu, kam tu vari uzticēties, nekā 200 draugi, jā, pavisam noteikti. Kuriem īsti nekāda nozīme nav, tā skarbi sakot. Vai tev ir bijusi arī, piemēram, tāda situācija, ka tev ir bijis kāds ļoti arī tuvs draugs, teiksim, bērnībā vai nesen, un tad tu kaut kā saproti, ka tomēr kaut kas nav, kaut kādas neveselīgas attiecības vai toksiskas attiecības, un vai un kā tika pieņemts šis lēmums, ka draudzība nācās pārtraukt, teiksim tā? Šis ir ļoti labs jautājums, kur tas bija tāds, es teiktu, kaut kādā brīdī sāpīgs dzīves posms, jo mēs patiesībā sākumā bijām 4 draugi, kur turējās kopā, kur auga kopā, bija vienkārši salipuši. Un kādā dzīves brīdī, kā diezgan normāli vienkārši paaugoties, mums mainījās varbūt kaut kādas dzīves vērtības un skatījums uz dzīvi, kā vienkārši kā, paaugoties, tu saproti kaut kādas lietas, kas ir tavs ceļš ejams, un mums bija tā, ka mēs bijām 4, un tad dēļ kādām manām izvēlēm, manām dzīves vērtību maiņām sanāca, diemžēl, atvadījies no kāda drauga, ne jau fiziski atvadīt, jā, ne tā, ka viņam kaut kas notika vai kā citādi, bet vienkārši man sanāca beigt draudzību, jo tāpēc, kad viņam nesagāja kopā tās manas vērtības, ko es izvēlējos, un tas viņam bija šķērslis, kad, hei, ja tu izvēlēsi to, tad mums īsti nav, baigi vairs kopīgs ceļš ejams, un tā. Tas bija ļoti sāpīgs laiks, tas bija tāds ritīgi izaicinošs laiks, jo laikam cilvēks, ar kuru tu tā kā esi uzaudzis kopā, tā kā no bērna kājas, un kur tu esi tā kā bijis gatavs cīnīties un krist un atbalstīt un rūpēties un mīlēt, viņš kādā brīdī vienkārši pasaka, hei, dēļ kaut kādām tādām izvēlēm mūsu draudzībai nebūs kaut kāds kopīgs ceļš ejams, un tas pat varbūt kaut kādā brīdī bija vajadzīgs, noteikti bija vajadzīgs, jo jā, es laikam man ir grūti teikt, vai es varu saukt viņu par tādu sev tādu lojālu un tuvu draugu, ja viņš maina mūsu draudzības status tikai dēļ kaut kādām izvēlēm. Nu tā. Un tas kaut kādā brīdī varbūt bija vajadzīgs, tas bija tā sāpīgi, bet vienkārši tādu ilgtermiņu uz priekšu, ka tu saproti to, kas ir draugi, kuri tiešām iet cauri kopā ar tevi visādām bedrēm, izaicinājumiem, pārbaudījumiem un kādām citām izvēlēm. Vai tu teiktu, ka šī draudzība beidzās veselīgi? Šis ir labs jautājums. Mēs izrunājāmies. Jā, laikam es teiktu, ka bija veselīgi. Manuprāt, jebkurai draudzībai beidzoties, ir svarīgi tas, kā tu to nobeidz. Nu tā, kad vai tu tur beidz draudzēties ar kaut kādu strīdu un naidu un kaut kādiem niķiem, stiķiem un viss ir slikti, vai jūs, ka vienkārši kā pieauguši cilvēki, satiekaties, izrunājat, paskaidrojat to kaut kādās situācijās, kā jūs esat jutušies, kas ir bijuši kaut kādi trigger punkti, kas ir likuši domāt un nosvērt šo izvēli par realitāti. Nu tā. Un, jā, es teiktu, ka mēs diezgan veiksmīgi beidzām draudzību. Mēs izrunājāmies, pastāstīju to, ka, diemžēl, mūsu draudzības ceļš ir beidzies. Un, tas bija apusēji. Tas nebija tā, ka es teicu, viss slikti un es negribu tev draudzēties. Bet tas bija vienkārši apusēji. Un mēs sapratām, ka tā būs mums abiem daudz pareizāk šajā posmā. Tā. Vai kopš tās reizes jūs esat kontaktējušies, vai ar to arī tika noslēgts punkts un vairs nekāda komunikācija savā starpā neeksistēja? Zini, kā komunikācija laikam veidojās tikai tā periodiski. Nu, ne tā, ka mēs tagad tur baigi kontaktētos un mums varbūt baigā, nezinu, kaut kāda veida draudzību uz tām pamatlietām, kas bija iepriekš, galīgi nē. Mēs varam satikties un pasveicināt viens otru un tur varam kaut ko
parunāt, hei, kā tev vai kaut ko tādu. Bet tas ir tāds smaltalks, tas ir pilnīgi smaltalks. Jā, tas tāds, tu biji manā dzīvē kā dzīves posms, bet negribas vienkārši paiet garām un ignorēt tev. Tas ir kaut kāds savu veidu respekts un pieklājība, ko tu vienkārši, kas tev vienkārši jādara. Vai tev ir bijusi arī tāda situācija, ka tev ir, teiksim, neveiksmīgi vai neveselīgi beigusies draudzība? Tu domā kaut kādā tādā sāsinātākā situācijā, kaut kādā strīdā vai kaut kādā tādā veidā? Jā, piemēram, situācija, kur tev draudzība noslēdzās ar, nezinu, lielu strīdu vai lielu kašķi ar tādu situāciju, ka, principā, tu pat ar viņu šobrīd, ja tu viņu satiec uz ielas, vairs pat, ej otrā pusē, teiksim tā. Uz to tāda doma. Es sapratu tavu domu, sapratu tavu jautājumu. Es tagad tā domāju, un tā godīgi atbildot, es laikam nevaru teikt, ka ir bijis tāds konkrēts gadījums, un pat, ja ir bijis, tad tas noteikti ir kādā laika posmam ejot, ticis izrunāts un pacelts gaismā, jo man vienkārši rītīgi nepatīk kādas drāmas vai kaut kādas tur lielie naidi vai lielā ļaunuma turēšana vienam uz otru. Es vienmēr laikam esmu bijis tas, kuram ir svarīgi izrunāt lietas, būt tiešām atklātiem, patiesiem, pateikt, kā tiešām ir bijis. Un tas ir ok, kad cilvēkiem ir dažādi viedokļi kaut kādās situācijās un ir kaut kādi dažādi skatījumi uz dzīvi. Tas ir pilnīgi ok. Nē, laikam šobrīd tā godīgi atbildot, es nevaru teikt, ka ir kaut kāds baigais bijis, kādreiz bijis tāds, varbūt kaut kādās mazākās klasītēs, bet tas jau ir tāds standarts. Kuram tas negadās? Tiešām, bet apzināti šobrīd noteikti nē, tā nevar nevienu konkrētu piemēru minēt tā. Kas pēc taviem uzskatiem, pēc tavas pieredzes ir atslēga veselīgai draudzībai? Šis ir vēl viens labs jautājums manā virzienā no tevis. Laba atslēga draudzībai, ja? Jā. Noteikti tā ir atklātība. Tā ir vērtība, ko es laikam cilvēkos novērtēju diezgan augstā līmenī, un es pat teiktu, varbūt viena no augstākajām īpašībām, ko es tagad novērtēju, atklātība un patiesums. Lai vai kas, lai vai kādi sūdi, lai vai kādas bedres, un lai vai kāda situācija, tu esi atklāts un tu esi patiess. Un vienkārši teikt, kā ir, un runāt par lietām. Noteikti komunikācija ir atslēga, manuprāt, tā. Es varētu teikt, lielākai daļai vispār kaut kādām draudzībām. Bez komunikācijas mēs vienkārši nevaram būt. Komunikācija, patiesums, lojalitāte ir noteikti vēl viena vērtība, ko es riktīgi augstu vērtēju. Laikam tas būtu tāds top 3 komunikācija, patiesums un lojalitāte. Tās ir vērtības. Vai tev šīs vērtības ir bijušas, teiksim, vienmēr, vai viņas ir kaut kā pēc pieredzes laika gaitā izveidojušās, vai no kurienes šīs tieši tās vērtības radās? Noteikti tas nav bijis visu mūžu. Noteikti ne. Laikam jau tas arī tajos brīžos, kad ir bijuši kaut kāda apdedzināšanās tieši draudzības starpā, kaut kāda pievilšanās, uzmešana, kaut kādi tādi skumjāki dzīves posmi tieši saistībā par draudzību. Tas arī noteikti bijušas tās lietas un vērtības, kas ir izkristalizējušās tieši personīgi man, kas man ir svarīgi. Un, tas nav noteikti bijis visu laiku, bet pēdējo pāris gadu laikā pavisam noteikti. Protams, lielāko daļu cilvēkiem jau arī vienmēr visas vērtības jau rodas dzīves pieredzes laikā. Tieši tā. Bet, protams, šīs vērtības, man liekas, arī manuprāt, vismaz man rodās no sliktām pieredzēm. Tev ir bijuši draugi, tev ir bijusi slikta pieredze, tu saproti, ka tie īsti nav tavi draugi, tev rodas jaunas vērtības. Jautājums, ko es tev vēlos paprasīt, ir, kā pateikt to, ja tev tās vērtības vēl nav nostabilizējušās, ja tev viņas vēl nav radījušās, kā saprast, ka draudzības slikti ietekmē? Un kā no tā tikt ārā? Tāds veselīgs veids, kā tikt ārā un kā pamanīt tās lietas, ja? Jā, kā saprast, ka tava draudzība tevi slikti ietekmē? Noteikti reti, kurš ir pats, kad viņš saredz, šī draudzība galīgi nav veiksmīga. Bieži vien, manuprāt, arī pēc pieredzes runājot, bieži vien ir tā, ka kāds vienkārši līdzcilvēks vai blakus cilvēks vienkārši pasaka, hei, tu esi pamanījis to, kā tu esi mainījies, vai kā ir mainījušās kaut kas tavs skatījums uz dzīvi, vai tas cilvēks tev vienkārši sliktāk ietekmē, un bieži vien tas ir vienkārši no apkārtējo cilvēku kaut kādiem komentāriem,
Un kādā brīdī tu vienkārši tiešām pamani, hei, tā kā varbūt tas vairs neesmu tāds, kāds bija agrāk, jo tāpēc, kad kaut kādā dzīves posmā esmu satīts attiecīgo cilvēku un tiešām mani uzskata kaut kādā brīdī ir pavilkušies līdz viņam vai kā citādi un tādā veidā stiprāk nepastāvot par savām vērtībām un savu skatījumu uz dzīvi. Kā to veselīgāk Piedod, kāds bija jautājums? Kā to veselīgāk? Pirmkārt, kā pamanīt? Jā. Kā pamanīt, ka draudzības slikti ietekmē un kā veselīgi to izbeigt? Jā. Bet tam jau mēs arī mazliet pieskārāmies iepriekš. Jā. Un noteikti tas bija tas viens veids, kad vienkārši no apkārtējiem cilvēkiem, un arī jautrs, ko es arī savīju kopā, ir tas, ka tu vienkārši pats sāc pamanīt kaut kādas tādas dažādākas skatījumus un saproti to, ka tu varbūt kādā brīdī pavilcies tam otram cilvēkam līdzā. Tas ir apkārtējie pats. Un tas ir, man liekas, ir tāds primārais, kā tu vari to pamanīt. Tā, ka tavs izvēles mainās, tavs vērtības iet līdzā tikai tāpēc, ka varbūt tas otrs cilvēks to grib, varbūt, kas iet pret tādām manu vēlmi. Kaut kādā brīdī varbūt uzspiestība no tā otra cilvēka, ka tu vienkārši saproti to, ka tev liek darīt kaut ko tādu, kas tev līdz galam neiet kopā ar savām vēlmēm. Jā. Jā, manuprāt, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ja ir dažādi, teiksim, piemēram, vidusskolas, pamatskolas laikos dažādas draugu grupiņas. Jo, teiksim, man ir bijusi situācija, ka man ir bijuši varbūt tādas mazliet toksiskas attiecības ar draugiem. Un, ja tu visu laiku paliec tajā vienā grupiņā, tu jau īsti arī nesaproti, ka tās attiecības nav veselīgas. Jo tas ir viss, ko tu zini, tu esi pie tā pieredzi, tu jau īsti nesaproti, kā var būt savādāk. Tāpēc man bija interesanti šo pajautāt, jo man arī ir bijušas situācijas, ka bērnībā, kā es minēju, bijušas tādas toksiskas draugu grupiņas, un tu jau neapzinājies, ka tas ir slikti. Līdz brīdim, kad varbūt negluži, teiksim, atradīsi, līdz tu atrodi jaunu, bet, piemēram, tu kaut kādā veidā ieklīsti jaunā draugu grupiņām dēļ interesēm, un tad tu mazliet salīdzini un saproti kopā, un saproti, bet pagaidi, šitais, tas, kas ir bijis iepriekš, tas nemaz nav labi. Vai tev arī ir bijis tādas veidas situācijas? Piemēram, ka tu esi bijis iekšā tādā sliktā draugu grupā, un tu domā, ka viss ir chill līdz brīdim, kad tu esi bijis citā kompānijā, un saproti, pagaidi, īstenībā nav chill. Jā, noteikti. Man ir tā bijis, kad kādā laika posmā, palielam, es teiktu, visu savu bērnību ir sanācis uzaugt tādā, tajā draugu grupā, ko es teicu par tiem 4 cilvēkiem, kas ir tuvāk, un tad ir, protams, vēl kādi, kurus varbūt ar kaut kādā brīdī nosaukt par tādiem draugiem, kas ir bijuši nedaudz tālāki, bet redzot to dzīvesveidu un arī laikam tās izvēles, ko viņi ir darījuši, likušas ir domāt par to, vai šis ir tas, ko es gribu savā dzīvē saistīt, savu dzīvi turpmāk veidot kaut kādā tādā virzienā, kā to dara viņi. Jo, man liekas, nepavēlti tas teiciens, parādi man savus 3-4 tuvākos draugus, un es tev pateikšu to, kāds esi tu pats. Respektīvi, tu esi savu draugu spogulis. Respektīvi, iepazīstot tevi, es zināšu apmēram plus minus, kāda ir tava drauga, kādas ir viņu vērtības un kādas ir viņu kaut kāds skatījums uz dzīvi. Un, man tas tā personīgāk vairāk no manas dzīves posma ir bijis tā, ka tieši draugu grupas mainot, ko es pirmīt ieminēju par vērtībām, tās varbūt nedaudz vairāk mainījās no tādām lietām, kā es no tāda dzīvesveida, kā es uzaugu, pārējot uz tādām ticības jautājumu vērtībām, respektīvi iepazīstot draugus, kuri ir kristieši, un redzot to atšķirību, to, kāda bija tā kompānija un tas bars un vēlmes un kaut kāds tāds skatījums uz dzīvi tajā savā grupā, kuras laika esmu bijis, un iepazīstot cilvēkus, kur ir kristieši un kuriem ir kaut kāds varbūt citādāks skatījums uz dzīvi. Un, tad es vienkārši redzēju, ka tas ir tas veids un tās ir tās vērtības, ko es gribu sevī. Un tas bija tas laika posms, kad arī, ko es minēju pirmīt par draugiem, kas bija tās vērtības, kas manā dzīvē mainījās, un kādam no tiem draugiem varbūt īsti galam nebija tāds pieņemams skatījums. Tā bija manā pieredzē, tieši ticība, un tas bija, kad es redzēju tādu citādāku skatījumu, citādāku fokusu, citādāku posmu un tādu veidu draudzības, kurās es gribu būt un kā viņas funkcionē. Jā, tā kā. Okay. Piemēram, šobrīd, varbūt tāds privāts jautājums, bet cik tev ir gadi? 20.
20 gadi. Jā. Okay. Šobrīd tavā dzīves posmā, vai cik ļoti tev ir svarīgi šobrīd meklēt, teiksim, jaunus draugus? Jo tu savā aprakstā, tu aprakstīji sevi kā cilvēku, kuram patīk draudzēties, kuram ļoti patīk sapazīties ar cilvēkiem, bet, protams, viņi paliek paziņas. Savā veidā, bet vai tev, piemēram, ir svarīgi, ka tu dodies uz jaunu vietu, kā, es ļoti vēlos ar visiem sapazīties, vai tu esi ļoti komunikabls, vai tev ir vairāk tāds, ka, man ir mana grupiņa, es esmu savā starpā, es iečiloju? Noteikti nav tā, ka es uz vietām un kaut kur es dodos vai kādiem jauniem izaicinājumiem, piedzīviem, tas noteikti nav primārais, ko es skatos, kad, hei, šis varētu būt mans draugs, šis varētu būt mans draugs, šis varētu būt mans draugs. Galīgi nē, tā, kad man ir mani draugi, un kurus es tiešām reāli mīlu kā savus draugus, un man tas arī iepriekš, ko es runāju, ka man nav vajadzīgi daudz draugu. Man pietiek ar to manu čupiņu, manu grupiņu, kur mēs tiešām zinām viens otru, kas mēs pazīstam, nezinu, kaut vai varbūt gluži nevienmēr no bērna kājas, jo ir kaut kāda arī, es nenolieku, ka ir kaut kādā dzīves posmā pēdējo gadu laikā ir draugi, kas man arī ir ļoti tuvi. Tā, ka es varbūt nevaru pateikt, jā, hei, viņi man paši labākie draugi, bet kuri arī man ļoti tuvi draugi ir, tā. Un arī tas ir tāds bariņš grupa, un tad man vienkārši neliekas, ka man primāri ejot uz kādām jaunām vietām un piedzīvojumi, kad man tas ir svarīgākais meklēt draugus jaunus. Es esmu atvērts runāt, man vispār nav problēmas runāt, iepazīt cilvēkus un vienkārši sadraudzēties kaut kādā posmā uz to brīdi vai uz to dienu vai uz dienām. Bet tā, kad es tagad iepazīšos stundiņu, divas, un teikšu, hei, tu negribi mans draugs? Galīgi nē, tā, kad ja dzīvē pavērsīsies tā, kad mēs tiksimies vēl kādu reizi vai kaut kāda regularitāte būs vai kāda citādi, fine, tad tas vienkārši gribot vai negribot, tā kaut kādā brīdī mūsu tā draudzība būs tuvāk. Bet vienkārši ir ļoti daudz cilvēku, kurus vienkārši iepazīst kaut kādiem pasākumiem, kaut kādām koleģiāli tieši darba vidē. Un kas ir man vienkārši kolēģi, kas ir man, es ar viņiem varu komunicēt, bet ne tā, ka es tagad tur tieši stāstīt kaut kādus savus pārbaudījumus, izdzīvojumus, piedzīvojumus un kā citādi. Man nav problēmas draudzēties, es varu runāt, bet tā, kad es alktu traki pēc kura katra uzmanības vai jebkā citādi, galīgi nē. Vai tev ir kāds, teiksim, red flags? Teiksim, tu dodies uz pasākumu, tu gluži ne no sērijas čau, vai tu gribi būt mans draugs, bet, protams, tu kaut kur izej ārā, gribēs ar cilvēkiem sapazīties, sakomunicēties. Vai tev ir kaut kādas tādas noteiktas lietas, kuras tu pamani cilvēkā un tu redzi, te toču nebūs? Es laikam neteiktu, ka man ir tāds riktīgi konkrēts un izteikts red flags, kad es ieraudzīšu to vienu darbību un visas viņu izsvītrošu vispār no jebkāda veida komunikācijas iespējām ar to cilvēku, galīgi nē. Varbūt ir kādas lietas, kas atkārtojās kaut kādā, nezinu, tur draugu grupā vai kā citādi, tad varbūt man tā, negluži pilnīgi atgrūž, bet, kad bišķiņ atkāpties kādu solīti. Tā noteikti ir tāda pārāk liela uzmanības pievēršana. Man tas laikam dažreiz sit ārā. Kad īpaši iepazīstot kādus jaunus draugus vai kādu kompāniju, kad ir kāds, kuram tas ir normāli. Cilvēki, mēs esam ar dažādākām tādām vajadzībām un kādam vienkārši ir varbūt tā uzmanība vairāk vajadzīga. Un man tas laikam dažreiz ir ārā, kad ir tāds pārāk liels skaļums un tāda lielāka uzmanības pievēršana. Kaitina, ka cilvēki speciāli grib izlekt. Jā, izlekt ārā. Jā, un tad kādus brīžos, kad runāt par kādiem jokiem, kas liekas viņam ritīgi smieklīgi, bet pārējiem ir tāds, varētu arī labāk nerunāt. Vienkārši laikam tāda pārāk liela uzmanības pievēršana un tas pārāk lielais skaļums. Tādā ārpus kontekstā vai vispār, jā. Tas tā man bišķiņ liek ievērot kaut kādu tādu distanciju. Tas sit ārā no sliedēm. Tas nedaudz dažreiz sit ārā no sliedēm, jā. Tad tā. Vai tev ir daudz, labi, teiksim, paziņas, ar kurām tu joprojām kontaktējies, kas ir ārzemēs? Kāds, kas nav Latvijā, vai kā tev iet, piemēram, ar tādu long distance attiecībām? Nav tā, kad man ir baigi draugi, kuri būtu ārpus robežām. Mana daļa ģimenes dzīvo Īrijā, respektīvi māsa ar savu ģimeni. Un tie ir laikam tādi vienīgie cilvēki, ar kuriem es regulāri uzturu kontaktu. Jā, bet es atkal tos laikam, tā nav vairs draugu grupa, tā ir ģimene. Bet tādi draugi, kas dzīvo ārzemēs, baigi laikam gan nē. Respektīvi, man bija tagad, varbūt labi, pēdējā pusgada laikā man bija tāda pieredze, jā, kad bija viens man tāds savs draugs, kurš tika izsūtīts tādā misijas braucienā
Un, viņam bija sanācis pusgadu pavadīt ārpus valsts robežām ar ierobežotu limitu internetam un kādu veidu saziņai. Un, tas bija tās labs izaicinājums, bet tas laikam tiešām bija vajadzīgs, lai saprastu un ieraudzītu to, cik tā daudzība ir svarīga. Kad viņi vienkārši ir vajadzīgi arī turpināt, neskatoties to, ka tur nav, mēnesis vai 2 kontaktēties, bet kad tu sazvanies tajā FaceTime vai kā citādi pēc kāda ilgāka laika posma, un tā draudzība var atkal būt tieši tāda pat, kāda ir bijis, tieši ko tu iepriekš minēji. Nu tā. Bet baigi šobrīd, kas tā būtu ārpus valsts robežām, laikam nav draugi, jā. Tā, kurš gads tev šobrīd sanāk Liepājā dzīvot? 5. 5. gads jau? Jā. Ok. Vai tev ir bijusi iespēja, vai tev ir sanācis aizbraukt kaut kādās apmaiņas programmās, Erasmus+, tādām lietām saistītas? Nē, tieši saistībā ar Erasmus un kādām apmaiņas programmām gluži nē. Man ir sanācis kontaktēties ar jauniešu grupām, kas ir braukušas tieši no citām valstīm uz Latviju. Tādā veidā, kad tieši es neesmu tāds tiešais tās apmaiņas programmas, tā kā kaut kāds pārstāvs vai kā citādi, bet tā vienkārši sanācis uzsēties kompānijās, kur ir citi atbraukuši. Un ar viņiem ir sanācis draudzēties, sanācis runāties, un vienkārši sociālos tīklos mēs varbūt tur sekojam viens otram, bet ne tā, ka mums tāda baigā draudzība. Jā, es drīzāk teiktu, tā ir vienkārši tāda paziņa. Paziņas, tos es drīzāk saucu par tādiem paziņām, jā. Kā tu nonāci šajās situācijās? Te ir kaut kādi pazīstami draugi, ar kuriem tu pats savā starpā tusējies, kur tusējās ar šiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši? Jā, respektīvi, tas ir caur dažādiem projektiem, ka tas ir vienkārši kādas organizācijas vadīti pasākumi, kur vienkārši piesaista kaut kādu dalību vai atbalstu vai kā citādi. Un tad, respektīvi, vai nometņu organizēšanas, jo vasaras man ir diezgan tāds aizpildīts tieši ar jauniešu un pieaugušo nometņu organizēšanu, un tad bieži vien nometnēs vienkārši ar kaut kādām sadraudzībām, ar kaut kādiem draugiem, kuriem ir kaut kāda veida jau kontakts. Tad atbrauc kāda grupiņa no, pēdējā kompānija, kas ir bijusi, bija no Amerikas un no Ziemeļīrijas. Un tad, tā kā caur draugiem, kuriem jau ir kaut kādas iepriekšējās zināšanas attiecīgajā valstī. Vai ir tev bijušas tādas interesantas situācijas, ka, teiksim, ar šiem ārzemju draugiem, kas ir atbraukuši no citām valstīm, vai tu esi aizbraucis uz citu valsti, ka ir bijis kaut kāda veida kultūra šoks? Es pateikšu tev vienu piemēru. Pirmo gadu, kad es ievācos Liepājā, tas bija 2019. gads, un es dzīvoju Liepājas universitātes kojās. Un otrais stāvs bija paredzēts visiem apmaiņas studentiem, arī Erasmus studenti. Un es arī biju sapazinies ar pāris cilvēkiem no otrā stāva, un daži cilvēki, kurus es viņus biju redzējis, es neuzskatu, ka viņi baigi man draugi, teiksim, paziņas. Jā, mēs esam redzējuši, un tur sveiki, čau, no tā. Un tas, no kā es ļoti apjuku, ir tas, ka amerikāņi vispār angļu valodā ļoti cilvēkiem patīk to small talk darīt. Tas hi, how are you? Viņi sasveicinās ar hi, how are you? Ka viņi nedomā how are you? Un es to uztvēru ļoti tā burtiski. Ej garām vienam cilvēkam, viņš man saka, hi man, how are you? Un es viņam ritīgi sāku stāstīt. Un, jā, viss kārtībā, tikko no skolas atnāca, tīri piršamies, aiziet tālāk un vienkārši aiztais durvis. Es domāju, what the fuck? Kas te vispār notiek? Kāpēc tu man prasi, kā man iet, ja tev neinteresē, kā man iet? Tā kā šis ir tāds viens piemērs, tāpēc domāju, vai tev ir bijuši arī dēļ kaut kādas interesantas tās tie kultūra šoku pieredzes, kad vienkārši dēļ tām valstu atšķirībām ir kaut kādi savādāki uzskati, kas uzsit tādu maz tā kā apjukumu vai kaut kādas interesantas situācijas. Jā, šis bija ļoti labs piemērs un uzskatāms, ko tu minēji. Tas arī kaut kādā dzīves brīdī ir bijis tāds, tāda jūtama, vienaldzība. Ka man vienkārši liekas, ka viņš pajautā, kā man iet, jo viņš vienkārši pasaka, neinteresē. Kad vienkārši tā uzvedība pilnīgi, jā. Kad tu vienkārši labāk vispār nejautā. Vienkārši sasaicinies un viss. Bet es tagad domāju, kamēr tu stāstīji, bet laikam varbūt man nav bijis arī tik liela tāda komunikācija saskarsme. Man ir bijuši kaut kādi periodi, bet ne tā, ka baigi regulāri tas ir. Tāpēc varbūt es neesmu tam tik ļoti lielu uzmanību pievērsis, kas ir tās lietas, tādi kultūras šoki. Es laikam šobrīd nevarētu teikt, ka man būtu tāds rītīgi, kas man nogāzta no kājām. Kad es zinu, ka ļoti daudziem ārzemniekiem negaršo mūsu ēdienas. Tas ir, jo viņi ir tādi vajag izvēlīgi. Un es atceros, ka pēdējais tāda pieredze, kas bija tāda,
kārtīgi latviešu virtuvi, tāds normāls ēdiens, tas, kas mums tāds pieras, tāds mājas ēdiens. Pupiņas, speķis, jā, viss no Negluži varbūt speķis nebija, bet kaut kas līdzīgs, jā, vārīt kartupeļi, jā, un tur tāda mērcīta, un tur salātiņa, un tur, nezinu, cīsiņa, vai tur, es nezinu, kaut kas tur bija. Un jau tas tā kā, kas šis var ir, tā kā, un tad es atceros, vienu dienu bija ar griķi, un viņi tā kā negribēja nekādu ēdus griķus, viņi tā kā nezināja, kas ir griķi, viņi tā, kas tas ir, tā kā, kad viņi mums neēd, es tā kā jāatceros, viens no pēdējiem, ko es atceros, varbūt bija tieši par tādu ēdienu izvēli, viņiem likās tāds, hei, kas tas pēdienu, ko jūs ēdat, jo tā kā, pieraduši kaut kāds burgeris, pits, un es nezinu, tā, kad. Man šķiet, tas jau arī mums arī latviešiem. Nu, labi, tas droši vien, protams, ir individuāla lieta, bet man arī ir bijis tā, piemēram, es esmu bijis kaut kādās šajās apmaiņu programmās, Erasmus, un vienmēr ir tāds kultūras vakars, kur visi parāda viens otram kaut kādus savus ēdienus, dzērienus. Un tur ir dažādi Grūzīņi, Maķedonijas, dažādas valsts, un tas viss galds, un es skatos, man ir bail no tā visa. Es domāju, es saindēšos. Tā kā īstenībā es arī saprotu mazliet tos ārzemnieks, ka viņi skatās uz mūsu ēdienu, jo vienmēr ir grūti pierast pie jaunām lietām, it īpaši, ja tu viņas neesi redzējis. Bet man liekas, ir ļoti svarīgi arī tas būt ļoti atvērtam, mēģināt eksperimentēt un runāt, un vienkārši pamēģināt, lai saprastu un dabūtu dažādas perspektīvas. Jā, vienkārši pieņemt, tā, ka ne ar tādu uzreiz automātiski redzēt, kas tas ir. Tā kā 101 jautājums, bet ka tu vienkārši. Tev nevajag patikt. Jā, tieši tā. Vienkārši būt pieklājīgam un pieņemt to, ko viņi tev dod. Jā, runājot atkal par kaut kādiem Erasmusiem, vai tu plāno arī kaut kad, vai tu šobrīd studē, mācies, strādā? Jā, tev bija. Es studēju. Strādāju universitātes veselības aprūpes students. Jā, tas sanāk Liepājas filiāli, ja? Jā, tieši tā. Nē, Liepājas filiāli, jā. Ok. Vai RSU arī ir tādas, piemēram, iespējas doties apmaiņas programmās un kādēļ tu varbūt vēl neesi izmantojis, vai tu taisies izmantot vispār attiecības ar šādu braukāšanu? Jo tā arī ir ļoti laba iespēja, kā iegūt jaunas pieredzes, draugus, iepazīt cilvēkus. Jā. Līdz šim nav bijis, to, ko es minēju, ka nekāda tāda brauciena ārpus robežām saistībā tieši ar Erasmus vai kādu citu veidu projektiem. Līdz šim šobrīd, man tas laikam, es to neesmu izvirzījis kā tādu prioritāti, ka man tas būtu tāds, hei, jā, tā kā es šito gribu un daru. Es nevaru teikt, es pilnīgi piekrītu, tam ir ritīgi liela nozīme, tam ir ritīgi svarīga tāda. Svarīgi vienkārši izbraukt un redzēt to kultūru citādāk, un tu man vienkārši arī kā cilvēks audz, kad arī komunikācijas prasmes attīstās, un tāds dzīves skatījums uz lietām ir pavisam citādāks. Bet šobrīd es laikam teiktu, ka no tām lietām, kāpēc varbūt nav sanācis nekur būt, tas, kad nav bijis kāda viena no prioritātēm uzstādītajām. Bet šobrīd runājot par to, kad RSU ir iespēja braukt Erasmus apmaiņas programmās. Tur attiecīgi katrai fakultātei pēc sava gada, lai tev ir kaut kāda bāzes zināšanas jau attiecīgajā profesijā, ko tu mācies šeit, lai tu vari būt kaut kādā ziņā kompetents un braukt, stāstīt un mācīties kaut kādas lietas tur, un tad dot arī kaut kādas zināšanas viņiem, respektīvi. Bet es esmu apsvērs īstenībā, man kaut kādas pēdējās nedēļas laikā, man es tieši biju skatījies to, kādas ir tās iespējas un kas tur ir vajadzīgs vai kā citādi. Neesmu apsolījis sev to, ka es tā darīšu un braukšu, bet es domāju, ka, ja man kādā dzīves posmā parādīsies iespējas, noteikti izmantošu. Jo arī, man liekas, tā ir ritīgi foršā un ritīgi pat kaut kādā ziņā vajadzīga iespēja, ko tu vari izmantot. Vienkārši paplašinot arī savu tādu dzīves skatījumu, un tas noteikti ir tāds ar lielākiem plusiem nekā mīnusiem. Un, ja tu brauktu, vai tu brauktu uz tādu īsu apmaiņu, vai tu brauktu uz nopietno veselu semestru? Jo, piemēram, ir jau arī, man bija tāda situācija, es gribēju doties Erasmusā, pagājušajā mācību gadā es tikai sāku izmantot šīs iespējas. Un, principā, es pat īsti nesapratu, kā tas strādā, kā tas notiek. Es domāju, ka Erasmus ir tikai visu semestru vai 2 semestru apmaiņas, un to es īsti negribēju. Jo es tikko pats, es biju arī atgriezies no īrijas, kur arī man bija situācija ar šo hi, how are you, un tad cilvēks aizēja projām. Es biju atgriezies tikko Latvijā, un es īsti negribēju tik ilgi laist projām, bet es negribēju arī palikt visu laiku. Es gribēju eksplorot. Man liekas, šī ir ļoti forša iespēja, ka ir jau arī piedāvājumi uz nedēļām aizbraukt tādās īsās apmaiņās un izmantot šo iespēju. Un, man sanāk ļoti bija problēma ar to, ka viena no lietām, kas man sevī laikam nepatika, bija tas, ka es pārāk ļoti tačoju cilvēkiem. Man nepatīk iepazīties ar daudz jauniem cilvēkiem, tāpēc, ka es viņiem ļoti pieķēros, un jo vairāk, ja es zināju, ka es viņus nesatīkšu, tad man bija baigi grūti pārdzīvot. Tāda sāpe. Jā, tāda sāp, bet
vienā brīdī es pat mazliet pie tā pieradu, jo es sāku mazliet braukāt un sapratu, kas tur ko pārdzīvot. Tu saprosi, satiks tik simtiem tūkstošiem cilvēku savas dzīves gaitā, un ja sanāks un būs vēlēšanās, kas tev attur satikties? Tieši tā. Jā, tā kā viena no tām lietām, jā, ka es varbūt pat tā teikt, ka es mazliet uzkačāju savu toleranci. Tā skarbi sakot, ka vienkārši pieredzināju pie sevi, pie tā, ka tie cilvēki mazliet nāk un iet. Un ja tev tiešām būs ļoti labs kontakts un vēlams attikties vienam otru, ka nekas jau tev neaptur. Tas nebūs šāds tieši tā. Jā, pat ja viņš dzīvo, nezinu, Bulgārijā, Īrijā, vienalga kur, aizlido, aizpeldi, aizskrien. Jā, bet noteikti jāatbild uz to jautājumu iepriekšējo. Noteikti es domāju, ka tas nebūtu tāds baigi ilgais termiņš. Uz pusgadu tas, man liekas, būtu tāds maksimāli, ko es jebkad, man liekas, gribētu un kaut kādā ziņā varbūt pat izturētu. Noteikti no mēneša līdz 3 mēnešiem tas laikam būtu tāds optimāls, kas man būtu tāds, šis ir labs laiks, kad būtu kaut kur projām, iegūt pieredzi, zināšanas un ar to savu bagāžu atgriezties atpakaļ un turpināt pilnveidot savu zināšanas attiecīgajā profesijas izvēlē, ko es studēju. Bet gads noteikti ne. Tas, man liekas, es nezinu, kam ir jānotiek, lai es aizbraucu gadu projām un atstātu visu šeit un braukt pieredzēt tur. Laikam, tik liels Erasmus un projektu fans es neesmu. Man patīk kaut kādas interesantas idejas un pieredzes, bet laikam ne tik ļoti, kad es būtu gatavs atstāt valsti veselu gadu garumā, lai brauktu, papildināt savus tādu skatījumu. Kā tev ir ar to pieķeršanos cilvēkiem? Vai tev arī ir grūti, teiksim tā? Jo, protams, grūti ir visiem, bet citiem mazāk, citiem vairāk. Tā kā jautājums, kā ir tev? Man agrāk bija rītīga problēma ar pieķeršanos cilvēkiem. Man bija diezgan līdzīgi, kā tu saki. Man bija rītīgi grūti. Man rītīgi patīk draudzēties, bet vēl grūtāk bija vienkārši atvadīties, un tur beigt, nezinu, ar to apziņā, ka, tu droši vien visticamāk, šitā ir viena no pēdējām reizēm, kad dzīvē attiecies uz to cilvēku. Bet es laikam teiktu to, ka laika gaitā esmu norūdījies kaut kādā ziņā ar tādu saprašanu to, ka, un tas ir varbūt arī iemesls, kāpēc es, ko es to iepriekš teicu, tik ļoti neveidoju baigi draudzīgas attiecības ar visiem, kad es apzinos to, ka ir kaut kāds pasākums, kaut kāds projekts, ir kaut kāds notikums, kad ir tie cilvēki, es ar viņiem varu komunicēt, runāties bez problēmām, bet tā, kad es tur baigi personīgi tur sākt iepazīt vai kā citādi uzturēt kontaktu, galīgi nē. Es varu draudzēties, es varu kontaktēties, bet ne tā ar tādu, ka hei, kas stāsta man savu dzīvi, un es stāstu savu dzīvi, jo tas jau tas veids, ka mums veidojas tā emocionālā saikne, ka tas ir tas brīdis, kad droši vien tas būs tas iemesls, kāpēc tev būs beigās grūti atvadīties no cilvēka, jo tu esi uzticies varbūt kaut kāds savus tādus jutīgākus un sāpīgākus un tādas svarīgākas savas dzīves tēmas, un tāpēc es laikam ir godīgi, ka ar laiku esmu kaut kādā brīdī iemācījos no to robežu un neļauties, vismaz personīgi no savas puses, veltīt tik lielu uzmanību un pieķerties otram cilvēkam, jā. Un kā tu sanāk tik ar to galā? Teiksim, ja tev bija šī lielā pieķeršanās, arī pārdzīvošana, kā tu ar to dīloji? Tas ir labs jautājums. Es varbūt laikam līdz galam neesmu tā baigi meklējis tādu un centies saprast, kurā dzīves brīdī tas notika. Vienkārši jau laikam, tas automātiski kaut kā laikam ejot, tas, kad tu uzturies tādās lielākās cilvēku kompānijās, grupās, un tu saproti to, ka tu nodari sev pāri, un tad tu vienkārši novelcās robežas, lai tu kādā laika posmā nebūtu tāds ilgtermiņa cietējs. Un tad vienkārši sapratu, ka man ir savu draugu grupiņu, man nevajag tur ar visiem izpatikt un visiem draudzēties vai jebkādu citu veidu, tur tādas ciešākas draudzības veidot. Man ir mani grupiņi, ar kuriem es kontaktējos, ar kuriem es draudzējos, un tad ir vienkārši cilvēki paziņi, kurus vienkārši attiek attiecīgajā situācijā, un tas vienkārši vēl laikam ejot, man pat nav tāda pareiza formula vai noteikti formula, kā es ar to esmu strādājis un kā man tas ir sanācis, atdalīt, tā kā. Jā, jo man sanāk, man liekas, mana metode, kā es tiku ar to galā, bija vienkārši, tu gaidi, kad pāriet. Teiksim tā, man liekas, laiks dziedam brūci, jā. jā, līdz kāzām sadzīs, un tad jau būs ok. Un tad man vienkārši, man liekas, arī līdzīgi, kā tu saki, vienkārši dzīves un laika pieredzes laikā, tu vienkārši, daļai tu arī sāc pie tā pieredzi. Jā, noteikti. Vienkārši kaut kādā ziņā
vai to tādu drīkst teikt, notrulinies. Tā, ka tu vienkārši saproti, hei, šis droši vien atkal tāds pats situācija, ka tā kā būs cilvēks, tu iepazīsi, kontaktēsies, un viņš droši vien atkal pazudīs kādā dzīves posmā. Tā. Tu vienkārši jau ar laiku apzinies, ka tā būs. Tā. Tas arī droši vien laika paliek vienkārši vieglāk. Jā, tajā brīdī, kad tu jau viņus atteici, tu jau esi ar to domu. Ka, jā. Okay. Jā, vēl viena tēma, kas mums šeit ir sagatavota, par ko mums vajadzētu parunāt, ir kā sevi prezentēt, lai citi gribētu draudzēties ar tevi? Kāds ir tavs viedoklis vispār par šo jautājumu? Tas ir pilnīgi reizes viedoklis. Manuprāt, personīgi man liekas, man nav jādara nekas, lai es izpatiktu kādu. Un tur atkal sākās tā izpatikšana citiem, ka es vairs neesmu es pats, bet es daru to, ko grib tas otrs cilvēks, un respektīvi, varbūt tur jau jāsāk meklēt tāds, cēlonis, kas ir tas iemesls, kāpēc tu gribi izpatikt citiem. Un, protams, es varbūt ticu, ka ir kaut kādas tādas bērnības traumas vai kaut kādas situācijas, kas, kad tu varbūt visu dzīvi kaut kā straglojies ar to draugiem vienkārši kā tā, un tev varbūt tiešām nav draugu, un tu centies darīt visu iespējamo, un vienkārši izpatikt kādu. Tas ir vienīgais veids, kā tu vari savā tuvumā noturēt kādu veidu draudzību. Bet tas ir kaut kāda tēmas, kas ir dziļāk, kas ir varbūt jārisina kaut kādā tādā profesionāla klātbūtnē. Saprotot to, kas ir tās bērnības sekas un kāda cēloņa, kāpēc ir tāda rīcība. Bet jā, tā, ka neizpatikt, tā ir, man liekas, sliktākā lieta, ko darīt, censties izpatikt kādam, respektīvi būt tāds, kāds tu neesi. Un tad vienkārši laikam man liekas arī ar tādu tālāk, ja es pat izpatīju kādam kādā dzīves brīdī, kas notiek tālāk, tas nozīmē to, ka visu atlikušo laiku tu vairs nebūsi tāds, kāds tu esi, bet tu būsi tāds, kā citi grib, lai tu esi. Un tad man liekas vienkārši arī svarīgi saprast to, vai tas ir tas, kā tu savu dzīvi gribi turpināt, izlikties par kaut ko, kas tu neesi, tikai tāpēc, lai tavā tuvumā būtu kaut draugi. Un es vienkārši ticu to, ka tādam īstam draugam un tādam tuvam draugam es būšu svarīgs tāds, kāds es esmu, neskatoties lai vai kam. Es ticu, ka būs kāds cilvēks, kuram es patikšu ar tādām vērtībām un tām, kaut dzīves skatījumu, kāds es esmu, un tāds, kāds esmu nefeikojot. Jā, man liekas, ka ar šo jautājumu mēs varam nonākt pie tā, par ko mēs runājam sākumā, par tām sliktajām draugu kompānijām un neatbilstošajām. Protams, jo kā tu arī teici, tavi draugi atspoguļo tevi. Tieši tā. Un ja tu neesi tu pats un nonāc draugu kompānijā, tad īstenībā pirmkārt tu neesi tu pats, otrkārt tu neesi nemaz varbūt ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu gribi būt, jo tu jau gribi būt ar tādiem cilvēkiem, ar kādiem tu vari būt tu pats. Tieši tā. Tā kā, man liekas, prezentēt sevi, lai citi gribētu draudzēties ar tevi, šis, man liekas, ir jautājums, ko vairāk, teiksim tā, bērndārs pēdējā grupiņā, man liekas, diskutēt cilvēki. Bet diemžēl, es vēl atļaušos iestarpināt, bet diemžēl, man liekas, tā ir liela problēma arī mūsdienās, īpaši jauniešu vidū. Tas ir tāds aktuāls gājiens, kad ļoti daudz cenšas vienkārši izpatikt tikai tāpēc, lai man būtu draugi. Un diemžēl, gribot vai negribot, man ir sanācis daudz jauniešu dzirdēt, ka man ir sanācis kādā dzīves brīdī izpatikt kādam, tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā es to draudzību varu noturēt. Un tas vienkārši liekas, šis ir kaut kas tāds, par ko man liekas arī jārunā tādās publiskās tēmās un kādos publiskākos mēdījos vai kādos tādās platformās par to, ka vienkārši būt pašam, ka neizpatikt kādam citam tikai dēļ tā, lai tu justies piederīgs vai kā citādi. Tā ir tāda tēma, ko varbūt līdz galam daudz baidās pacelt un dalīties. Jā, tas ir diezgan interesanti. Jā, es esmu arī redzējis, protams, ir vairāk tādi cilvēki, kuri mēģina izpatikt visiem, dabūt tos pēc iespējas vairāk draugus, ar kuriem viņi tāpat īsti pēc tam nerunā. Kā tev liekas, kas ir iemesls tam? Kāpēc viņi izvēlās būt tādi, kā citi grib? Kāpēc viņi izvēlās būt tādi, kā citi grib, un kāpēc viņiem ir tik svarīgi izpatikt tik daudziem cilvēkiem? Jā, šeit, manuprāt, arī ir tāda, atļaušos pieskarties kaut kādām tādām lietām, kas varbūt jau no bērnības vai augot ir bijušas kaut kādas, varbūt tieši saistībā tieši no vecāka neuzmanībām. Tā, kad, manuprāt, ja tu augsti pēc tādām citu uzmanības vai citu izpatikšanas, kad tur varbūt jāskatās vienkārši no bērnības, kas ir bijis, varbūt tev vecāki ģimene nav augot pietiekami pievēršuši uzmanību. Un tā, diemžēl, notiek. Tā tas ir vienkārši strādāt mentoringā, mentoru tīklā. Kad daudzi riski jaunieši, ar ko darbojamies,
Tur ir tā, ka viņiem ir kaut kāds, nezinu, viņi tur cenšas izpatikt citiem, vai meklēt kaut kādu citu uzmanību, vai kaut kādu citu, nezinu, tādu, hei, tu esi ritīgi forši, bet patiesībā tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir darījis kaut kādas lietas, ko tas cilvēks ir gribējis. Un tās ir noteikti kaut kādas tēmas, kas būtu vienkārši jāskatās un jāceļ no kaut kādām tādām bērnības lietām augšā. Tā, kad varbūt jāskatās tur ir kaut kādas sāpes, aizvainojumi vai kāds citādi, kad tas ir tas vienīgais veids, kā varbūt tas cilvēks jūtas liederīgs, kad viņš dabūna to citu uzmanību. Un varbūt viņam vienkārši bērnībā tās lietas nav tikušas sniegtas, bet varbūt jau ir pavisam kaut kādas citas lietas. Es domāju, ka tas diezgan individuāli katram no tās situācijas, kas ir tas iemesls. Varbūt tiešām ir kaut kāds influencer draugs vai kaut kāds tur rīktīgi jaudīgā personība, kad viņš vienkārši cenšas izpatikt tikai tāpēc, lai iegūtu kaut kādu popularitāti vai kaut kādu savu veidu atzinību. Un tas arī liekas tā kā, hei, tā kā, jā, vai tas ir tas, un vai tā ir draudzība, vai nezinu, kā par to nosaukt, kurš dēļ vienkārši būtu gatavs kaut kādā ziņā, es atļaušos teikt, sačakarēt savu tādu, iespēju vienkārši būt un būt vienkārši īstam. Runājot par mentoringu, tu pirmīt pieminēji, ja nav noslēpums, kāda ir šī auditorija, ar kuru tu vairāk strādā? Nebūsim ļoti, ļoti specifiski, bet tomēr man liekas, ka, ja cilvēks darbojas kā mentors, viņam ir kaut kādi noteikti cilvēku, teiksim, varbūt neiedalīsim grupās, bet noteikti cilvēki noteiktām problēmām, ar kādiem viņi saskarās. Kas ir varbūt šī tava auditorija, ar kuru tu vairāk strādā? Jā, es darbojos ar jauniešiem, kuri apzinās to, ka viņiem ir kaut kādas lietas, kas viņiem ir jāapgreido sevi, jāpilnveido sevi. Noteikti tā ir tāda mērķa nospraušana, mērķa sasniegšana, disciplīna, mikrorutīnas, rutīnas. Un kādos brīžos vienkārši arī sanāk klātam visam bonusam, bet tas ir ļoti neatkarīgi. Citās reizēs sanāk būt, kad ir kaut kādas tādas problēma ģimenes, riska ģimenes, kas ir varbūt, kur cieši no alkohola atkarībām, vai bērni tur tiek kaut kādā veidā dēļ ģimenes situācijām ietekmēti, negluži varbūt fiziski, bet vienkārši no emocionālas traumas vai kā citādi. Un tad to atlaist, to palaist, veidot to piedošanu un ļaut vienkārši saprast to, ka hei, mēs esam cilvēki kļūdās, cilvēki dara daudz tādas draņķīgas lietas, bet tās lietas, ko tu piedzīvoji, nezinu, augot vai bērnībā, kad tas nav, nezinu, tavs viss pasaules gals vai kā citādi, ka tas ir vienkārši posms, kuram tev jāiziet cauri, lietas, no kā tev ir jāmācās, un tas ir, es ticu, kad dod situācijas, ko tu vari sev pilnveidot un tālāk uz tādām priekšdienām vienkārši būt jaudīgais cilvēks. Un noteikti, tas ir tāds riska ģimenes pašdisciplīnas jautājumi, mikrorutīnas un mērķu sasniegšana. Tas ir tāds. Tie ir tāds sociālā riska jaunieši, kuri saprot, ka vajag kaut ko mainīt. Diemžēl dažreiz ir tādi, kur nesaprot. Ar tādiem ir grūtāk strādāt. Bet pārsvarā ir, līdz šim man šobrīd bijis mentoringā, kad ir diezgan apzinīgi jaunieši, diezgan tādā solīdā vecumā, ko es domāju, solīdi, tāda pieaugušā vecumā, kuriem ir pašiem jau saprašana to, ka, hei, kaut kas buksē manā dzīvē, ka man vajag atbalstu, man vajag tādu palīgu, kurš kādā brīdī var ievirzīt tādos dzīves virzienos tādu, pagrūdienu. Un kādas tu veido attiecības ar šiem mentorējumiem? Jo mans jautājums, sākumā es oriģināli vēlējos prasīt par to, kāda ir šo varbūt cilvēku background saistīta ar draudzībām, par to, vai viņus ietekmē vairāk kaut kādas draugu grupas negatīvos veidos. Bet šobrīd, laikam, dzirdot tavu pieredzi un tavu auditoriju un cilvēku, kuriem tu strādā, man laikam interesantāk būtu tev pajautāt, kādas ir tavas attiecības ar šiem mentorējumiem cilvēkiem. Vai tu viņus arī redzi kā vairāk draugus, vai tās ir profesionāls attiecības, vai jūs varat arī tā draudzīgi parunāt uz ielas, satikties, iziet patās ārā, vai tu tomēr, piemēram, nospraud vairāk to līniju starp to, nē, es esmu tavs mentors un tu esi mans mentorējumais? Jā, tas arī diezgan individuāli no situācijas, bet es vienkārši skatos pēc attiecīgā mentorējumā, vienkārši sajūtot to, kas ir tas, kā viņš ērtāk jūtas, un arī saprotot to tās robežas, cik viņš ļoti, tam ir tā liela atšķirība, tāpēc, kad ir kādi, kuri laika gaitā, kad tu sāc tā čomīgi aizturēties pret viņu, viņš sāk pārējāt kādas robežas, un tad man gan ir, hei, tā kā šeit esmu tavs mentors, šeit neesmu tikai tavs čoms, kurš vienkārši fani pavada laiku ar tevi, un tur vienkārši padara kādas lietas. Man ir robežas, ko es tā kā novēlku ar tādu, hei, tā kā, jo man patīk būt mentoram, kurš tā kā varbūt tiešām tāds čomīgais mentors, jo arī
Es pret savu mentoru, kad es sāku sadarboties arī ar savu mentoru, kas ir šobrīd mans mentors, man bija svarīgi, ka mums var nebūt tāda kaut kāda koleģiālā, tāda barjera, ka atnāk un mēs tikai par šitām lietām un visu un ejam projām. Tā, man ir svarīgi vienkārši tāda kaut kāda tā tuvība, kaut kāda tāda saikne. Un tad tas man bija svarīgi manā mentorā. Tas ir sagājies, tur viss ir forši. Un arī es tad veidoju tādu neuzspiestu gaisotni, lai mēs varam būt tādi kaut kādā ziņā čomīgi, jo tas, man liekas, arī tas veids, kā jauniešiem, kas palīdz atvērties un būt tādiem īstiem un reāliem, jo, reāli būsim godīgi, teikt, kuram patiks aiziet pie mentora, kurš būs tāds ritīgi dusmīgs, un viņš saka, vecīt, tu atkal izdarīji tādas sūdzes, kas tev klaiš, ko tu nevari izdarīt, un tā kā mēs jau runājam cik reizes, un tā, kad man arī, piemēram, tāpats runājot par skolotājiem un skolniekiem, skolniekiem atmiņā paliek kā vairāk un patīks pasniedzēji, kuri ir tādi čilīgi, kur ir prasīgi, kur prasa savas lietas, kas ir vajadzīgas, tu izdari to, bet tāpat laikā tu arī var runāt vienkārši brīvi par kādām tēmām, tā, kad bez nekāda, puša vai kā citādi, un tā kā es ritīgi vados, atkarīgi pēc individuāli katra jaunieša, jo neviens jaunietis nav vienāds, un skatos pēc situācijas, cik es varu atļauties, cik es varu neatļauties, un tās piesas, bet esmu prasīgs, bet es drīzāk esmu tāds čilīgais mentors, kuram ir ok pasmieties, arī paprikulēties, un tā, jo, gal galā es esmu tikai cilvēks, un tā. Jā. Un cik ilgi jau tu darbojies kā mentors? Pavisam neilgi, manuprāt. Pēdējās apmācības, kas bija kaut kāds jā, tas bija kaut kāds aprīlis, manuprāt, vai es neatceros. Tas ir mazāk kā pusgadu atpakaļ. Mazāk kā pusgadu, jā, pusgads man liekas vēl nav. Okay. Labi, neņemot vērā to, ka šī pieredze diezgan īsa, vai tev ir bijis kāds mentorējumais, vai kur arī pēc šīs, teiksim, pēc tām nodarbībām, pēc mentora iziešanas apmeklējuma beigām, vai kā pareizi to saukt, joprojām saglabā kaut kontaktu, izējam uz kino, vai aizjam kaut paspēlēt basketbolu vai whatever? Nē, laikam gan nē. Man ir viens jaunietis, kuram esmu atļauts šo darīt. Tā kā ar tādu heitu, kā tas, kad mēs šobrīd varbūt tā oficiāli beidzam sadarbību, tādos dokumentu lietās un tā, tas nemaina mūsu tādu, kad es tikai vēl joprojām esmu pieejams. Tā, kad, jā, varbūt mēs oficiāli esam beiguši mūsu sadarbību, bet es viņam ļāvu zināt un liku zināt par to, ka, hei, ja tev ir vajadzīgos atbalsts vai kaut kāda saruna vai kaut kāda tikšanās vai kaut kāds padoms kādā dzīves situācijā, tā kā es šeit esmu pieejams. Un tā, kad viņš var uzrakstīt kurā brīdī un paprasīt, ka, hei, varbūt kaut kāda dzīves situācija, kur viņš varbūt ir iesprūdis vai kā citādi, un viņam vajadzīgs padoms vai atbalsts. Un tā. Un, jā, varbūt visiem es to neatļauju, bet ir kādi, kuriem es kuriem vienkārši redzu, ka ir vajadzīgs varbūt tāds ilgtermiņa vēl tāds, pušs vai tāds kontrole, jā, kaut kādā veidā. Ok, super, man šeit, ka mums laiks arī iet uz beigām. Palikuši pēdējās 2 minūtes, tad droši vien pēdējais jautājums, ko es tev varētu paprasīt, ir, ko tu novēli cilvēkiem, kur ir draugu meklējumos? Noteikti būt pašiem. Tas ir, man liekas, primāri. Tā, kad arī tam, ka mēs pieskārāmies, esi pats, tā, kad neizpatīts tikai citiem, un vienkārši neesi tāds, kāds tu neesi. Vienkārši esi, kāds tu esi. Un, jā, varbūt tās tev šajā brīdī varbūt nav draugi, un tev liekas, ka, hei, bet man gribas tagad draugu, un, protams, vieglāk tādā situācijā būt, iet pie citiem un izpatikt, bet varbūt tās, kā arī tautā saka, labs nāk ar gaidīšanu, varbūt labāk ir pabūt tā laika posmu vienam pašam, bet ar laiku iepazīstot kādu, kurš tiešām pieņem tev tāds, kāds tu esi, un mīl tādu, kāds tu esi, jo, man liekas, un tā draudzība jau, tas nav, jā, kad, man liekas, tas tās rūpes, tas ir tas atbalsts, tā ir tā mīlestība, tā cieņa, tas ir respekts, tā atbildība. Man liekas, tā kā tu nevari tam cilvēkam dotās lietas, ja tu tikai, dari kaut ko ķeksīšu pēc tā. Tā kā būt pašam. Un jā, tā, man liekas, būt pašam tas ir, man liekas, tāds svarīgākais un tāds šobrīd, kas man nāk prātā, tāds vienīgais novēlējums, ko es varētu atstāt, būt pašam un jā. Super, man liekas, mēs šo sarunu iesākām ar viedokļu atšķirībām un noslēdzām ar pilnīgi identiskiem viedokļiem. Okay. Liels paldies tev par šo sarunu, Nik, bija prieks ar tev parunāties. Apusēji. Paldies!